MRK Servis ir pa lielam enerģētikas uzņēmums. Mēs strādājam tādās, teiksim, nozarās kā elektrības ražošana, enerģētika, kā arī siltuma ražošana. Ir koģenerācijas stacijas mums apkalpošanā, kā arī veicam lielu katlamāju būvniecību, kur ir, respektīvi, par kurināmo izmantot vairāki veidi, kā dabasgāze, tā arī, respektīvi, saucamais biokurināmais šķelde, kā arī mums ir metāla apstrādes cehs, kur cenšamies nodrošināt sev nepieciešamās komponentes uz ražošanu. Šoreiz izzināt MRK Servis ikdienas darbu ieradušies pārstāvi no kažokzvēru fermas Lāčplēsis ZF. Ražojam metāla konstrukcijas, pārsvarā šīs konstrukcijas iet mums uz eksportu. Priekš vietējā tirgus ražojam gandrīz neko. Kā jau minēju iepriekš, ražojam tikai pašu savām vajadzībām. Tas ir vai nu kāds skurstenis vai kāda elektrostacijas turbīna. Strādājam cehā cauru gadu, 12 mēnešus. Šeit ir jau redzami komponentes, kas ir sagatavotas jau uz eksportu. Ārā stāv jau konteineri, kurus sūtīsim jau nākamā pirmdien projām. Uzņēmēja vizīte vainagojasies ar sadarbības iespējām. Jānis prezentēja šobrīd izstrādes stadijā esošo kogāzes ģeneratoru, ko paredzēts izmantot siltuma ražošanai liela apjoma ēkās. Ideja radās ražot pašiem savu kogāzes ģeneratoru sakarā ar to, kad dabasgāzes cena tajā laikā pieauga un nodrošināt ziemā šeit pietiekoši lielu siltumu, lai spējam strādāt, bija ekonomiski, teiksim tā, diezgan neizdevīgi. Tāpēc sākām meklēt alternatīvas risinājumus un šajā gadījumā atradām šo. Patreiz mēs arī izmantojam gāzi, bet par cik gāze ir dārga, mēs ūdelēm putru nevāram, dodam tikai svaigā. Bet no laika ir tāda, kad atved visādu barību un visādi ir jāpieņem un daļa no tās būtu jāvāra. Ja tādu varētu uzkonstruēt arī mums, mēs labprāt. Turklāt arī izejmateriāls ģeneratoram pieejams tepat Lielvārdē, vien pāris metrus attālāk esošajā uzņēmumā, kas ražo koka plates un atgriezumus šķeldo. Jāsaka, ļoti patīkami, ļoti sakopts objekts. Un ieguvām arī dažas tādas interesantas lietas, par ko mēs pat nezinājām, ka Lielvārdē kaut ko tādu ražo. Piemēram? Piemēram, ģenerācijas katlu taisa jaunu. Arī šis priekšlikums mūs ieinteresē. Varbūt, ka mēs arī varam savā iestādē kaut ko pasūtīt viņiem. Es iepazīstināju ar to, ka mēs esam spējīgi šeit uz vietas saražot metāla konstrukcijas. Varbūt priekš viņiem ir kāda vajadzība pēc kādas nojums metāla konstrukcijām vai krātiņiem, kā arī tādu prototipu, kas pat labāk mums top aizmugurē kogāzes ģeneratoru. Kad ar šo ģeneratoru ir iespēja saražot gan siltumu, gan elektrību. Vai Lielvārdas uzņēmējiem ir lepnums? Viennozīmīgi gandarījums, kaut arī tāpēc, ka Lielvārdas josta ir pazīstama visā Latvijā.